Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 1. ceturkšņa, mans mīlošais Dievs, 6. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Ļoti skumja diena. Kains bija dusmīgs. Dievs nebija aizdedzinājis viņu upuri un salīdzinājis viņa grēkus. Ko Ābels bija darījis savādāk nekā Kains? Ābels mēģināja palīdzēt brālim. Ar laipniem vārdiem viņš atgādināja Kainam, ka jāupurē jērs, kā to noteicis Dievs, bet Kains neklausīja. Tā vietā viņš kļuva vēl dusmīgāks uz Ābelu. Kā jaunākais brālis uzdrošinās viņam teikt, kas jādara. Pats Dievs nāca pie Kaina un mēģināja ar viņu runāt. Ko Dievs jautāja? Izlasīsim 1. Mūzus 4:6. Tad Dievs sacīja Kainam: kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs veiks raugās nikni? Tomēr Kains neklausīja arī Dievam. Tā vietā Kains ļāva savam naidam augt vēl lielākam, gluži kā balonam. Kamēr viņš bija uz lauka kopā ar Ābelu, dusmas viņu tā pārņēma, ka viņš izvēlējās neievērot Dieva mīlestības likumus. Viņš tik ļoti savainoja Ābelu, ka tas nomira. Kains bēga, bet Dievs redzēja, kas bija noticis. Kur ir tavs brālis Ābels? Dievs jautāja Kainam. Es nezinu, Kains meloja. 1. Mūzus 4:9. Dievs zināja, ko Kains bija izdarījis. Viņš bija redzējis visu, un tas viņu ļoti, ļoti sarūktināja. Dievs Kainam teica, ka tam būs jāatstāj savas mājas un jādzīvo tālu projām zemē, ko sauc par nodu. Kad Ādams un Ieva uzzināja, kas noticis, viņi bija satriekti. Viņu mīlošais Ābels bija zudis, un Kainam bija jādodas tālu prom. Cik skumja diena! Kad mēs nepaklausām, skumjas ienāk arī mūsu mājā. Taču Jēzus mums piedod, kad sakām: piedod man lūdzu. Viņš var atkal iepriecināt mūsu sirdi un palīdzēt mums paklausīt. Mani interesē. Vai Kains varēja izdarīt citādāku, labāku izvēli? Kā tava labā vai sliktā izvēle liek justies tavai ģimenei? Vai atceries, ko Jēzus un Dievs tev apsola darīt tiem, kuri viņu mīl, un tur Jēzus vārdus? Atceries, ka šodien Jēzus vēlas nākt un palikt ar tevi kopā visu dienu, lai tev izdodas šodien izdarīt pareizās izvēles kopā ar Jēzu. Par to dzirdēsim mūsu atmiņas panta dziesmā. Jēzus viņam atbildēja: kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu.
23. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jāņa 14:23. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, palīdz lūdzu izdarīt pareizas, labvēlīgas un mīlošas izvēles, palīdz mums piedot citam un palīdz mums Tev paklausīt. Jēzus vārdā, āmen!